Saki, vai tev kādreiz ir bijusi piekdienas sajūta? Nu, principā bieži vien viņi ir gan piekdienās, gan citās dienās atkarīgs no garstāvokļa. Un ko tu piekdienās parasti dari? Parasti no sākuma strādāju, pēc tam, ja uz kaut kādu krogu droši vien ar sievu vai pasēdēt kaut kur vai uz klubiem retāk, drīzāk uz krogiem uz kaut kādiem. Kas piekdienās ir tāds, ko tu nedari citas dienas? Kaut kas tāds īpašs varbūt? Tā it kā īpaši nekas nav, droši vien. Tomēr piekdienā, kā jebkurā citā dienā, dažreiz es trešdien kaut kur aiziet, dažreiz piekdienu, cenšos kaut kā tomēr katru piekdienu aiziet uz kaut kādu krogu, tieši no parastajās dienās varbūt ne tik bieži eju. Šodien ir piekdienas sajūta? Šodien ir, tagad tieši šodien uz krogu arī eju. Super vienkārši. Un tā kā tu esi uzaicināts 21. martā uz Madhouse, mēs mēģināsim piekdienas sajūtu radīt pirmdienā. Un ir cilvēki, kuriem pirmdiena liekas tāda nomācoša diena. Tā kā tu būsi laipni gaidīts, palīdzēt viņiem ieskaidrot, ka pirmdienā nekāda vaina nav, tu būsi? Es būšu, ja es centīšos ļoti.